Laikmetīgās mākslas pilotu projekta KIM programmas numur 14 ietveros spīķeru galerijās apskatāmas 4 dažādas izstādes. Mākslinieku grupas izstādi Lieta virpina lapu vējā veido 4 lietuviešu mākslinieku Liudviga Bukla, Gintara Didžijā Petra, Antona Gerlika un Elenes Narbutaites, kā arī amerikāņu mākslinieka Nikolasa Matrangas darbi. Izstāde iekārtota auditorijā, vietā, kura šķiet it nemaz nav piemērota šādām aktivitātēm. Гораздо легче таким образом говорить. Почему? Потому что все здесь уже было как выставка. Mēs domājam, ka šādā telpā daudz vieglāk izteikties, jo šeit viss jau izskatījās pēc izstādes. Mūsu ekspozīciju ievada video, arī pārējo mākslinieku darbi tapuši par pamatu ņemot šo video. Nikolas atstāja mēteli, jo šobrīd ir vasara un ārā ir karsts. Zvaigznīte ir tādēļ, ka loks ir no koka, un caur to nevar redzēt īstās zvaigznes. Uz galda redzamais priekšmets ir arhitektūra. Šī izstāde līdzinās platei, tā notiek vienlaicīgi šeit un arī kaut kur citur. Mums ļoti patīk šī vieta, bijām arī tirgū, un mūsuprāt, jums būtu jābūt priecīgiem, ka KIM telpas atrodas šādā vietā. Вы счастливы из этого базара, because этот базар. Radošās grupas Orbīta veidotās izstādes komentāri pamatā ir diskusija par uztveres stereotipiem, kā mākslinieciskās izteiksmes līdzekli, izmantojot attēlu un teksta mijiedarbību. Lieta ir tāda, ka tas ir konceptuāls fotografijas izstāde, un šeit komentārs ir ļoti svarīgs. Dažām bildēm rodas iemesls, jūs varat saprast viņu ideju tikai izlasot komentāru. Un tāpēc šajā gadījumā komentārs ir tas, kas sašaurina uztveres skatu. Viņi palīdz skatītājiem saprast mākslinieka ideju. Un mākslinieki, kas ir pārstāvēti šeit un kuri rāda savus darbus, viņi spēlējas ar bildēm, viņi spēlējas ar realitāti. Fotogrāfija ir viens no galvenajiem radošās grupas Orbīta darbības virzieniem. Sākot no pirmā Orbīta almanaha izdošanas izveidojies fotogrāfu loks, kurus vieno estētiskas un stilistiskas prioritātes, kuri regulāri sadarbojas ar radošo grupu Orbīta. Nav pastāvēts neviens profesionāls fotogrāfs. Manuprāt, nav svarīgi, kā mēs lietojam šo kameru, cik profesionāli, cik kvalitatīvs sanāk attēls. Manuprāt, galvenais ir ideja, ko mēs ielikam šajā bildē. Visi šie mākslinieki izmanto fotografiju, lai parādītu savas idejas, lai pastāstītu mums kaut kādu jauku vai interesantu stāstu. Sev raksturīgajā manierē un tehnikā veidotu absurdu audiovizuālu stāstu piedāvā māksliniece Māja Kurševa. Izstāde saucās Trīskājains gadījums. Un, tas ir tāds gadījums ar 3 kājām. Tās 3 kājas ir, viena kāja ir te spīķeros, VKN galerijā, otra kāja ir Andrejsalā, kur es arī dzīvoju. Un 3. kāja ir Bruņinieku ielas 22. nama vārtrūmē, kas bija pilnīgi tāda ļoti superīga nejaušību un sakritību rezultātā tā vieta tieši. Jo man bija doma, ka 3. kājai jābūt kaut kur vārtrūmē, jo patīk vazāties, viss kaut kur tā un vispār viss tā izstāde diezgan tāda uz dienas grāmatas pusi. Vispār tie zīmējumi ir tapuši, kas izstādē ir 2009. gadā, kad es Berlīnē mitinājos un taču to vasaru uztaisīju tās ietspiedzi. Trīskājains gadījums ir izstāde, kas tiek atklāta romantisku meklējumu rezultātā. Arī nejauši garām gājies var kļūt par mākslas skatītāju, negaidot uzdaroties pēkšņi saklausītām skaņām un sekojot tām. 3 vietas apvieno viens halucigēns audio stāsts, kas mazliet atgādina dzīvi. Tur tādi daži izdomāti varoņi, daži ir no dzīves ņemti un daži ir tādi, kas ir atvilkušies līdzi no iepriekšējiem darbiem. Žans zaļais. Tā, un tad no tiem visiem grafiku nosaukumiem es uzrakstīju tādu stāstu. Un tad to stāstu var dzirdēt te, kur stāstas pūpēdis. Viņu var dzirdēt arī Andrejsalā, viņu var dzirdēt arī Bruņinieku ielā 22. Mēs sākām ar māju,
Kas bija arī, kāpēc mēs braucām vispār jā, šeit? Kāpēc mēs vispār braucām šeit. Un, mājokam forši tie darbi ir, tāds nostrādāti. Nē, visi darbi kopā ļoti labi izskatās. Man laikam Korovins vislabāk patika, tas, kas ir augšā. Tāpēc, laikam jau, kad es diezgan mums tuvu idejas ir tuvas darbos, un viņam tāds milzīgi ironisks, man tā ironija ļoti patīk. Viss, kas patika, bet droši vien, ka mākslinieks, kuru vārds ir latviskots kā Krūze, tas man patika laikam vislabāk. Viņš uzrunāja arī gluži emocionālā līmenī, kas laikam man ir svarīgi. Man patika gan tas, ka viņš izskatās ļoti laikmetīgi, tīri un it kā tehniski, it kā pat interaktīvi, kas varbūt nevienmēr ir, kas liekas bieži vien ir tāds arī pat lēts triks, bet šajā gadījumā to lētots nekādu nejūtu. Holandiešu mākslinieka Aldo Krūzes izstādē Svešpieplūde eksponētas īpaši šai izstādē radītas 10 skulptūras un 1 videodarbs. Savos darbos Aldo Krūze meklē atbildes uz tādiem jautājumiem, kā vizualizēt pāreju starp 2 stadijām vai pāreju no A uz B. Citiem vārdiem sakot, viņš attēlo procesu. Tādi elementi kā laiks un kustība ir svarīgi faktori. All the sculptures, in one way or another, they use water. Visas skulptūras tiek darbinātas ar ūdeni, un tās savā ziņā ir kinētiski objekti. Kāpēc sāku strādāt ar ūdeni? Pats esmu no Holandas. Viesojoties Kiprā, uzzināju, ka šajā valstī ūdens pietrūkst. Savukārt Holanda atrodas zem jūras līmeņa, un mums ūdens vienmēr ir ļoti daudz. Vērojot kontrastu starp Kipru un Holandi, ūdens tēmu sāku pētīt jau 2008. gadā. Šie pētījumi nekad neapsīks, jo ūdens pats ir tik mainīgs. Šādas kustīgas skulptūras varēs veidot vēl ilgi, pētot dažādus leņķus, dažādas ūdens kustības un virzienus. Latvijā esmu 3. reizi, līdz šim esmu vadījis nodarbības un lasījis lekcijas studentiem šeit pat Kim telpās. No latviešu laikmetīgās mākslas esmu redzējis diezgan maz, bet man patīk Mājas Kurševas izstāde. The show downstairs from Maya, I love it. I think it's great. Izstādes Kim telpās Spīķeros Maskavas ielā 12 korpus 1 būs apskatāmas līdz 29. augustam, visās nedēļas dienās atskaitot pirmdienu un otrdienu.